Sveiks! Šodien mēs runāsim par kaut ko, kas kļūst arvien populārāks – dabas terapijām un to ietekmi uz garīgo veselību. Vai esi kādreiz dzirdējis par to, cik ļoti daba var uzlabot mūsu pašsajūtu? Jā, esmu dzirdējis, ka daba var būt ļoti nomierinoša, bet kā tas īsti darbojas? Vai tas tiešām var palīdzēt mūsu garīgajai veselībai? Jā, pilnīgi noteikti. Pavadot laiku dabā, mēs varam samazināt stresu, uzlabot garastāvokli un pat uzlabot kognitīvās funkcijas. Iedomājies, ka tu esi mežā, kur nav nekādu traucējumu, tikai putnu dziesmas un koku šalkoņa. Tas palīdz mūsu prātam atslābināties un atjaunoties. Tas izklausās lieliski. Bet kāpēc tas notiek? Vai ir kāds zinātnisks pamatojums tam, kā daba ietekmē mūsu prātu? Lielisks jautājums. Ir veikti daudzi pētījumi, kas pierāda, ka dabas ietekme uz mūsu ķermeni un prātu ir ļoti pozitīva. Piemēram, pavadot laiku dabā, mūsu kortizola līmenis, kas ir stresa hormons, samazinās. Tas nozīmē, ka mēs jūtamies mazāk saspringti un vairāk atslābināti. Wow, tas ir pārsteidzoši! Vai tas nozīmē, ka mēs varam izmantot dabu kā terapiju, lai uzlabotu mūsu garīgo veselību? Jā, tieši tā. Dabas terapijas, piemēram, meža peldes vai piedzīvojumu terapijas, ir lielisks veids, kā izmantot dabas dziedinošo spēku. Tās var palīdzēt mums atgūt līdzsvaru un mieru, it īpaši, ja dzīvojam pilsētās, kur ir daudz stresa un traucējumu. Tas izklausās kā kaut kas, ko es noteikti gribētu izmēģināt. Vai ir kādi konkrēti piemēri, kā cilvēki izmanto šīs terapijas ikdienā? Protams. Piemēram, ir cilvēki, kas regulāri dodas pārgājienos vai vienkārši pavada laiku parkos, lai atslēgtos no ikdienas rūpēm. Daži pat izmanto virtuālās dabas pastaigas, lai izbaudītu dabas priekšrocības, ja viņiem nav iespējas doties ārā. Virtuālās dabas pastaigas, tas izklausās interesanti. Kā tas darbojas? Tas ir veids, kā izmantot tehnoloģiju, lai piedzīvotu dabu, pat ja fiziski neesi tur. Piemēram, izmantojot virtuālās realitātes brilles, tu vari apmeklēt mežu vai pludmali un izbaudīt dabas skaņas un skatus, kas palīdz nomierināt prātu. Tas izklausās kā lielisks veids, kā izmantot tehnoloģiju mūsu labā. Vai tu domā, ka šāda veida terapijas kļūs arvien populārākas nākotnē? Pilnīgi noteikti. Cilvēki arvien vairāk apzinās dabas pozitīvo ietekmi uz garīgo veselību, un ar tehnoloģiju attīstību mēs varam padarīt šīs terapijas pieejamākas ikvienam, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Tas ir patiešām aizraujoši. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu izmēģināt kādu no šīm terapijām pats. Paldies, ka dalījies ar šo informāciju. Tagad, kad esam apsprieduši dabas terapiju priekšrocības, iedziļināsimies zinātnē, kas slēpjas aiz dabas un garīgās veselības saiknes. Vai esi gatavs uzzināt vairāk par to, kā daba var ietekmēt mūsu prātu un ķermeni? Jā, esmu ļoti ieinteresēts. Kādi ir tie zinātniskie pierādījumi, kas atbalsta šo saikni? Labi, sāksim ar kortizolu, kas ir mūsu ķermeņa galvenais stresa hormons. Pētījumi ir parādījuši, ka pavadot laiku dabā, kortizola līmenis ievērojami samazinās. Tas nozīmē, ka mēs jūtamies mierīgāki un mazāk saspringti. Tas ir interesanti. Vai tas nozīmē, ka daba var būt kā dabisks stresa mazinātājs? Tieši tā, un tas vēl nav viss. Daba arī uzlabo mūsu garastāvokli. Piemēram, kāds pētījums atklāja, ka cilvēki, kas pavada laiku parkos, ziņo par lielāku laimes sajūtu un mazāku negatīvo emociju līmeni. Wow, tas ir pārsteidzoši. Vai ir vēl kādi citi ieguvumi, ko daba var sniegt mūsu prātam? Jā, daba var arī uzlabot mūsu kognitīvās funkcijas. Piemēram, pastaiga dabā var palielināt mūsu koncentrēšanās spējas un radošumu. Ir pat pētījumi, kas pierāda, ka cilvēki, kas regulāri pavada laiku dabā, spēj labāk risināt problēmas un domāt radoši. Tas izklausās kā kaut kas, ko ikvienam vajadzētu izmēģināt. Vai ir kādi konkrēti pētījumi, kas to apstiprina?
Jā, ir daudz pētījumu, kas to apstiprina. Piemēram, Japānā veikts pētījums parādīja, ka cilvēki, kas pavada laiku mežos, piedzīvo ievērojamu stresa līmeņa samazināšanos salīdzinājumā ar tiem, kas paliek pilsētvidē. Tas ir ļoti pārliecinoši. Vai tas nozīmē, ka mēs varam izmantot dabu kā daļu no mūsu ikdienas dzīves, lai uzlabotu mūsu garīgo veselību? Pilnīgi noteikti. Iekļaujot dabas elementus savā ikdienas rutīnā, mēs varam ievērojami uzlabot savu vispārējo labsajūtu. Tas var būt tik vienkārši kā īsa pastaiga parkā vai pat augu pievienošana savā dzīves telpā. Tas izklausās kā lielisks veids, kā uzlabot savu dzīvi. Paldies, ka dalījies ar šo informāciju. Tagad, kad esam apsprieduši zinātniskos pierādījumus, pievērsīsimies dažādām dabas terapijām un to pielietojumiem. Vai esi dzirdējis par tādām terapijām kā meža peldes vai piedzīvojumu terapija? Esmu dzirdējis par meža peldēm, bet neesmu pārliecināts, kas tas īsti ir. Vai vari paskaidrot? Protams, meža peldes, kas Japānā pazīstamas kā Shinrin-yoku, ir praksa, kurā mēs apzināti pavadām laiku mežā, izmantojot visas savas maņas, lai sajustu apkārtējo vidi. Tas palīdz mums atslēgties no ikdienas stresa un atjaunot saikni ar dabu. Wow, tas izklausās ļoti nomierinoši. Kā tas var palīdzēt mūsu garīgajai veselībai? Meža peldes var samazināt stresu, uzlabot garastāvokli un pat stiprināt imūnsistēmu. Tā ir lieliska terapija, lai atjaunotu līdzsvaru un mieru mūsu dzīvē. Un kā ar piedzīvojumu terapiju, kā tā darbojas? Piedzīvojumu terapija ietver dažādas ārā aktivitātes, piemēram, virvju kursus vai pārgājienus, lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt psiholoģiskus izaicinājumus. Tā veicina komandas darbu, pašapziņu un emocionālo izturību. Tas izklausās kā lielisks veids, kā izkļūt no komforta zonas. Vai ir kādas īpašas grupas, kurām šīs terapijas varētu būt īpaši noderīgas? Jā, šīs terapijas ir īpaši noderīgas trauma pārdzīvojušajiem un marginalizētām kopienām. Tās nodrošina drošu telpu, kurā cilvēki var dziedināt un atklāt sevi no jauna, prom no ikdienas stresa un spriedzes. Tas ir ļoti svarīgi. Vai ir kādi piemēri, kā šīs terapijas tiek pielietotas praksē? Piemēram, ir programmas, kas piedāvā meža peldes sesijas pilsētās dzīvojošiem cilvēkiem, lai viņi varētu izbaudīt dabas priekšrocības pat tad, ja viņiem nav pieejams mežs. Piedzīvojumu terapijas bieži tiek izmantotas rehabilitācijas centros, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt pašapziņu un spēju sadarboties ar citiem. Tas ir patiešām iedvesmojoši. Es domāju, ka šīs terapijas varētu būt ļoti vērtīgas daudziem cilvēkiem. Paldies, ka dalījies ar šo informāciju.